Armund, paldies tev par viesošanos šodien studijā. Prieks, paldies. Mēs turpinam raidījumu, un es ceru, ka esat pamanījuši, ka arī 100 gramu kultūras ir iesaistījušies labo darbu nedēļā, un tas, ko mēs varam izdarīt un daram, mēs iepazīstinam jūs ar mūsu kultūras dzīves leģendām un pastāstam jums, ko viņi dara šodien. Tā mēs tikāmies arī ar aktrisi un režisoru Ventu Vecumnieci. Tu esi kā... Kartupeļu ziediņš! Aktrise, režisore un pedagoģe Venta Vecumniece ir slavenās Dailes teātra otrās studijas audzēkne. Uz teātra skatuves māksliniece ar pārtraukumiem atrodas jau 60 gadus. Viņas aktrises talants vispilgtāk izpaužas rakstura lomās, bet savos teātra pirmsākumos viņa bijusi spoža puiku lomu atveidotāja. Man ir tāds prieks būt uz skatuves. Un to es īpaši izjūtu kādā savā diplomdarbā, ko es spēlēju Dailes teātrī, beidzot Dailes teātra studiju. Annas Brodulas lugā Zelta druvu pēkšņi man iedeva spēlēt Andri. Jau pirms tam studijas vadītājs, brīnišķīgais mūsu studijas vadītājs Emīls Mačs, man bija paņēmis bērnos sprīdīti un teica, nu, kas puika vai meitene, kas tu gribi būt? Es saku, puika. Un es nezināju, ka man tie puikas ir tik ļoti, kā saka, tuvi, un ka es ar tādu aizrautību varu spēlēt tos puikas. Venta Vecumniece piepilda arī savu sapni par režiju. Ar izcilību absolvē Maskavas teātra institūtu un strādā kā režisore līdzās Smilģim. Otru mākslinieces sapni par mūziku realizē viņas dēls, diriģents Andris Vecumnieks. Es ļoti gribēju būt par režisoru vai par simfoniskā orķestra diriģenti, jo man ļoti patika mūzika. Es uz klavierēm spēlēju skolā visu, ko es dzirdēju, uzreiz varēju uz klavierēm nospēlēt. Es ļoti priecājos, ka mans dēls un viņa ģimene, un, kā saka, mani bērni, visi Ingrīda un Evija, arī Vedekla un mazmeitiņa aizgāja tieši kalpojot mūzikas mākslā. Ventai Vecumniecei piemīt spēja pamanīt talantu. Savulaik viņa panāca no armijas atnākušā jauniņā Jāņa Streiča uzņemšanu akadēmijā. Viņš sagādāja aktrisei skaistu dāvanu lielmātes lomu filmā Rudolfa mantojums. Par to viņa iegūsi Nacionālo kinobalvu Lielais Kristaps. Piemēr ložbērlapašu, krīšu. Viņš kaut kur ar savu aizrautību man pat Smilģi atgādināja. Viņš aizmirstās, kā viņš strādā. Viņš ļoti gribēja parādīt to alus brūvēšanu. Lika man visu laiku maisīt tur tajā lielajā kubulā to alu. Jau gandrīz filmē, nepagaidiet, vēl krāsa nav tam alam vajadzīga. Pieberiet brūnu krāsu, piebēra brūnu krāsu, pēc tam atkal maisiet. Vai pagaidiet, vēl nav putiņas vajadzīgas. Pieber mazgājamo pulveru, veļas pulveru, saber atkal putiņas. Ļoti labi, Venta, tagad tu maisi. Tagad noliecies un ļoti esi apmierināta, kā tas alus smaržo, un tagad paņem krūzīt un pagaršo. Es saku, nepiedod, Jāni, to tu pirmais izdarīsi, jo es vēl gribu dzīvot. Pulzirgs pēriens pa degunu. Uz tavu atbildību lielmāt. Ventai Vecumniecei atmiņā ir daudz spilgtu stāstu, īpaši par Smilģa laiku un Dailes teātra leģendāriem aktieriem. Viņas atmiņas apkopotas 2 grāmatās ar nosaukumu Dailes ugunī rada. Es esmu uzrakstījis šajās 2 grāmatās par 29 Dailes teātra vecmeistariem faktiski, jo tagad jau arī tie jaunie mani skolnieki, Olga Drēģe un Lidija Pupuri, un kas tur tie arī jau ir vecmeistari. Jau arī viņiem pāri 75 gadi, un tā ir, un es gribētu vēl uzrakstīt, bet, nu, man pietrūkst laika. Vai ne? Mēs ar jums runājam, bet man jau jābrauc tulīt būs uz teātru un jāspēlē atkal izrādi. Tāpat kā daudzus vakarus, arī šodien māksliniece dosies uz savu teātri. Tur viņa kopā ar saviem kādreizējiem audzēkņiem no Dailes teātra 3. studijas spēlēs izrādē Pirmā grēka līcis. Bet man te ir 8 pašaustas vilnas sagas. Te ir armijas ekonomiskā veikalā bilds zvērādas kažos. Te man ir kaklā karināms zelta pulkstenis. Es savu dzidru, to, kas nu precās ar to savu Reini
Gunāru Placēnu, vai ne? Man ļoti kaut kā tas viss iet pie sirds, un es jūtu viņā kaut kādu pulsējumu arī no manas pirmās lomas, no tā puikas Andra, kad es tur rādu savu pūru, vai kā mani uzvanda tāds prieks, tāds lepnums par to, ka man tā, un es kaut kur tā domāju, redz, kā man tā pirmā loma, un varbūt arī šī būs pēdējā, ka man kaut kas tur ir kopīgs. Šķiet neticami, ka 3. decembrī Vanta vecumniece svinēs 85. dzimšanas dienu. Uz jautājumu, kāds ir viņas neparastās enerģijas noslēpums, māksliniece atbild, tā ir cilvēku mīlestība un priecīgs prāts. To vēlam arī viņai turpmāk. Senie mūki ir teikuši ļoti skaisti, ka smaids ir Dieva autogrāfs cilvēku sejā. Un es visiem novēlu, lai tas autogrāfs ilgi, ilgi paliek cilvēkam uz visu mūžu, lai viņš pats ar savu dzīvi, ar savu darbību, ar savu rīcību neizdzēš smaidu no savas sejas. Tas šodien 100 gramos kultūras arī viss. Rīt mūsu laikā raidījums par labu kino Kinotēka, bet šķiroties es vēl atgādinu, ka šī ir pēdējā nedēļa, kad mūsu mājaslapā varat nobalsot par kilogramu kultūras saviem favorītiem. Jauku nedēļas nogali. Visu labu! Yeah.